Čau visiem! Šodien darīšu kaut ko reāli netipisku. Mēģināšu uzfilmēt šīs dienas vlogu, jo šodien ir paredzēts beidzot kaut kas interesants manā māmiņas ikdienā. Mani uzaicināja uz Nikas iepazīšanās pasākumu, tad uz to arī es šodien došos. Šodien jau paspēju aizvest savu mazo bebuku pie ārsta. Šobrīd viņš čuč. Viņš tika pie potes, kas ir tās kompleksās potes, kas jāveic mazulīšiem. Un es šobrīd plānoju savest kārtībā savus nagus, lai kaut cik pieklājīgi izskatītos. Jo man ir tāda sajūta, ka es neesmu bijusi jau kādus miljonus gadus ārpus mājām. Un, jā, ko tu ņaudi? Ko tu ņaudi? Es te mēģinu runāt, tu te ņaudi. Poga. Ks, ks, ks. Ko tu bļausties? Ko tu bļausties? Nu, lūk, jā, tātad mēģināšu savest kārtībā savus nagus, varbūt nedaudz pasauļošos, bet man nav pārāk daudz laika, jo jāsāk lēnāk garā taisīties, jo es pati dzīvoju Jelgavā, pasākums ir Rīgā, un ar visu ceļu un taisīšanos tad kaut kādu laiku tas paņems. Es izlēmu, kamēr es te vīlēju savus nagus, es varētu nedaudz parunāties ar jums un pastāstīt vispār, kur es biju pazudusi un vispār, kas notiek manā dzīvē. Jo jau kādu laiku, jau nezinu, droši vien vairāk kā gadu neesmu filmējis nevienu video. Un, kā jau kāda daļa no jums jau zina, ka man ir piedzimis mazais puika vārdā Ritms. Viņam šobrīd ir 6 mēneši. Un gan visu grūtniecības laiku, gan arī šos 6 mēnešus, kopš viņš ir piedzimis, man īsti nav bijis nedz laika, nedz arī vēlēšanās. Vairāk jau laikam vēlēšanās filmēt kādu video, jo video filmēšana, lai arī cik dīvaini kādam varbūt tas neliktos, tomēr aizņem laiku. Un, jā, un man vienmēr atradās citas lietas, kur šo laiku iztērēt, pavadīt, aizpildīt. Tad es domāju, ka varbūt ir pienācis laiks nedaudz atgriezties pie video filmēšanas, un varbūt ne tikai pie make-up video filmēšanas, bet varbūt arī pafilmēt šādus tādus vlogus. Īpaši tagad vasarā, kad foršs laiciņš un viss kaut kur tiek braukts, un arī bēbis ir paaudzies, un man pašai ir vairāk laika, un es domāju, ka tas varētu būt tas, ar ko papildināt savu otru YouTube kanālu, jo pamatkanālā tāpatās paliksies tikai make-up video, tieši tā doma arī bija. Un tad otrā kanālā es filmēšu visādas dažādas citādas lietiņas. Nu jā, tas, kā es tagad izskatos, es pat negribu redzēt, kāds viss izstās kamerā, droši vien skatīsiet vienkārši baiss, kāda pamodos tāda tagad filmēju, bet nu tāda tā ikdiena ir. Tādiem tiem vlogiem, manuprāt, ir jāizskatās. Savādāk, kas tas būs pa vlogu, ka es te tādu visu uzfrišinājusies, full make-up, tas stāstu, ka tā es dzīvoju. Tā nav. Es šādi izskatos ikdienā mājās ar kaut kādu bardaku uz galvas bez make-up un mājas drēbēs. Jā, tīri sakarā ar visu make-up padarīšanu, tad, protams, ka vasarā ir arī daudz darba, tieši make-up darba, jo vasarā ir ļoti pieprasīti tieši līgavu make-upi un izlaidumi un vedēji un tam līdzīgi visādi svētki, un attiecīgi make-up darbi pietiek. Un vēl papildus make-upam gada sākumā es pabeidzu arī permanento make-upu, mikropigmentācijas tehnoloģijas izmācījos, un attiecīgi tagad es esmu permanentā make-up speciālists. Un arī šajā jomā ir ko darīt, un tāpēc, kā jau iepriekš minēju, bez bēļa un bez
rūpniecības un bez visu pārējā. Ir arī šī joma, kas paņem laiku. Tā kā neesmu tikai mājās sēdoša māmiņa, bet šeit tad arī pastrādāju. Tagad jāpabeidz savi nagi. Un tad varēs doties uz pasākumu. Nē, bet sāk taisīties uz pasākumu. Jo nekas vairāk man šodien nav ieplānots. Tātad es gribēju nofilmēt, kā es taisos uz pasākumu, bet... Ja kas man ir? Krakliņš, ja? Es laiku iztos kā plika, bet nē, man ir krakliņš. Nu, lūgu, bet pat cik mana taisīšanās vairāk ir skraidīšana no manas istabas uz istabu, jo mans bērns nav īsti mierā viens pats spēlēties gultiņā, kamēr esmu šeit. Tādēļ nofilmēt neko, diemžēl, īsti nesanāks. Šobrīd esmu tikus līdz tonāliem un līdz ēnām, un jau drīz būs jāskrien atpakaļ uz istabu. Tā kā nesanāks mums sataisīties kopestīgi. Ar tevīm jau nevarēs normāli pavogot un ņirgs visu laiku. Tev nekas nav? Es vienkārši ar kameru runāšu. Un stāstīšu nevis kaut ko. Aiziet! Aiziet! Uz kurien mēs braucam? Uz kurien mēs braucam? Tā ir mana māsa, kas man brauks līdz uz šo pasākumu. Šoferīts. Jā, šoferīts līdz stacijai, jo tāpēc, ka mēs brauksim ar... Uz Rīgu mēs brauksim ar vilcienu, jā, tāpēc, kad pasākums, kā jau minēju, notiek Rīgā un, jā, Rīgas centrā ar stāvvietām ir tā kā ir, un tad mēs izlēmām, lai nemeklētu nečakarētos un nebojātu sev dienu vakaru. Tad mēs izmantosim ekstru. Sabiedriskais transports saucās. Jep, tieši tā. Tur tās puķītes. Cik maz būdiņi. Es te nekad neesmu bijis īstenībā. Tikai garām braucu. Un tā mēs te tagad sēžam un gaidām vilcienu. Mamā stāvot Aizņemt ļoti. nevis aizņemta, bet beibi, kas nekad nav braukus ar vilcieniem, un pilnīgi vajadzēja nofotografēties šeit pieturā obligāti. Vilciens ir ekskluzīvi. Un ir ļoti karsts. Es ceru, ka vilcienā būs kaut kāds kondicionieris, par ko es, protams, šaubos, bet, mazums. Visdrīzāk jau, ka būs logi vaļā un mums būs mati. Mati vējā. Mati vējā un... Jo matus mēs neieveidojam. Frizūra jau tā nav laba, bet, jā. Es saku, nefilmē mani, kā es svīstu. Es arī svīstu. Šeit ir karsts. Braucu. Drīz jau būsim Rīgā un tajā skatīsimies, kas tur būs. Vai vispār varēs rādīties cilvēkos. Kāpēc es izmantoju to liekvīdu svītu, lūkrās uz acīm, jo es vēlos panākt izskatu ar glitteriem un lai viņi interesantāk kā iekrautos. Instagram and on all the blogs, so it's like super intense highlights in different shades and it's really glowy, it's not too glittery, but it's like really... Lielākie tā kā sparkling. Jo šitie vispārēji ļoti kā kremīgi gandrīz. Vietni, kurā es darbojos, ir YouTube. Man ir arī viens savs blogs, bet šodien mēs runāsim par to, kā filmēt video. Ir pāris interesanti fakti par YouTube, ko iespējams jūs nezinājāt. Šobrīd, un kas arī ir ļoti svarīgi, protams, kur montēt šos te video. Karalienes ir karalienes. Meika 5 minūtēs bez otrņām, bet tikko iedot ideju diezgan grūti. Un lūk,
ieteikumu, ja gribat izmantot glitterus, neliekat pamperi uz acīm. Es jūtu tagad. Gribēju izmēģināt gan tos šobrīd trendīgos dāts. Un atceras tā kā modelētājs visādas krāsas, kas jums vajadzīgs. Viņš man arī izskatās. Viņš ir mīļš. Mums Daņa jau 11, un šodien no rīta savā skrituļu braucienā pa meža celību. Tikko beidzās ar vārmenīti. Jā, Tas ir skaistākais skaistākais šī vakara pasākums. Tikko beidzās Niks pasākums. Mēs tikām pie mūsu dāvaniņām. Paši izvēlētajām. Jā. Tagad skrienam uz vilcienu. Pasākums bija tikai meitenes, viens puisis, kurš uzvarēja make-up konkursā. Tas bija ļoti interesanti. Jā. Jauki bija. Skots bija ļoti garšīgs. Paldies pavāram, kurš tas arī būtu bijis. Piens kafijai beidzās ļoti ātri. Tā kā otru kafiju neizdevās uzpildīt ar pienu. Tādas lašmaizītes bija. Kamambērs ar zapti. Kamambērs? Bija kamambēra, mazās uzkotas maizītes ar kamambēru. Un zapti, tas bija ļoti kārts ar zemenīti pa virsu. Jā, viss ir forši, bet man sēžās bačiņam. Man ļoti patīk Kristīnas reviews par šo pasākumu, bet viņai pārāk daudz sakāms ir viss kaut kas, tāpēc jā, pagaidām viss. Happy dance. Kāds? Nu tā, esmu atpakaļ no pasākuma. Tagad ar vīru izgājām pastaigāties nedaudz ar rātiem. Ir mežonīgs nogurums. Pasākums bija diezgan ilgs, kaut kādas 3 stundas, laikam, plus mīnus. Tad vēl visu braukšanu ar vilcienu mājās bija diezgan nogurdinoši un karsti. Un tad tagad ir tāds sagurums. Bet kopumā diena bija diezgan izdevusies. Viss bija forši. Parādies vīrs. Что? Tāpēc. Tā kā tagad iziesim nelielā pastaigā. Varbūt jāatcerēšos, paņemšu arī jūs līdz pastaigā, jo Jelgavā mums ir diezgan skaistas vietas, kur pastaigāties. Tā kā. Mazais vīrietis arī ņemā. Может, еще vajag uzgriezt, ja tumši. Vīrietis ņemā, teica par tehniskiem jautājumiem visu laiku uztraucās. Neuztraukties. Īstenībā ātri atnesu, ne? Viņa teica, ka pavārs viens esot, ka jāuzē vakariņš. Mazākais jau ēd, tagad ēdīsim lielākie arī mēs.